Sveiciens visiem no Premium Optikas. Vieta, kur izvēlēties visvieglāk, vislabāk sev piemērotāko termoierīci. Šodien pie mums Nordspeaks Vista. Nu ko, attaisīsim vaļā kastīti, apskatīsimies, kas ir līdz komplektācijā, apskatīsimies uz visiem sērijas monokļiem, paskatīsimies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs un, protams, dosimies davā un skatīsimies, kā šīs ierīces rāda. Lai vieglāk izvēlētos sev piemērotāko termoierīci, noteikti sazinies ar mums, premiumoptikas.lv, un mēs tev palīdzēsim to izdarīt. Manās rokās ir tad vislepnākais ar 1280 sensoru. Mums uzreiz ir tāda forša grāmatiņa, ko tad mēs varam izdarīt ar šo ierīci. Ne grāmatiņa, bet plakātiņš. Tad kā mēs varam lietot siksniņu. Īstumā tāda laba lieta, jo, kā reizēm, kad ir vicevišķi testējot daudz ierīces, tad domāt, kam kas paredzēts. Te jau sākotnēji viss ir skaidrs. Ar visu čeheliņu. Attaisam vaļā, pats monokulārīts, iekšā mums vairāk nekā cita nav. Manuālis ar garantijas talonu. Visām Nordspeaks ierīcēm ir 3 gadi plus 1 iereģistrējās. Viena kastīte, otra kastīte. Skatāmies, kas tad mums ir šajā kastītē. 3 punktu siksniņi ir, tad mēs varam čekaliņu nesāt šādu te piespiestu klāt. Visur citu. Te arī forši, kad virsū ir uzzīmēts, kam ir jābūt iekšā. Kakla siksniņa, mikrošķiedras drāniņa, papildus akumulātoriņš. Tad viens akumulators mums ir ierīces korpusā jau ir iekšā. Vēl viens mums ir papildus CT USB 2 kabelītis. Tas tā kā īsumā arī viss. Tad šeit ir uz kaklā karināmā. Man patīk, kad ir divas šīs te fiksācijas vietas. Tad tev ir stingrāka termokamera, viņi nerotē tā. Siksniņa, ko es redzu, komforta cikliņi tiešām kvalitatīva ērta forša iekšā ar tādu mīkstu materiālu. Tas ir svarīgi, jo vasarā mēs neizmantojam kapuces, un tad, ja nobērš kaklu kaut kāda tāda nepatīkama šņora, tad nav forši. Tu viņu vari noņemt nost. Un īstenībā ļoti ātri var uzlikt siksniņu. Tas arī ērti. Nevajag vilkt ar kaut kādu furnitūru. Vienkārši šādā te veidā tu izdauc cauri, un viss, un tad ir ātrā fiksācija. Tad vienā pusē, otrā pusē karinam iekšā, un tad, kad mums vajag noņemt nost, rokās turēt, tad mēs to varam izdarīt un siksniņu atstāt uz kaklu. Čekaliņš ir šāds te. Ļoti patīk, ka materiāls ir mazgājams. Ja gadījumā viņš tur, ejot uz bebrīti, tur dubļi vairāk ir un tā. Viena lieta šeit ir āvējslēdzējs, jā. Jautājums, kā mēs viņu ieliekam. Jā, sanāk, ka te ir tāds tā kā vieta okulāram. Varam ielikt tikai šādā veidā, sanāk, jā. Tas varbūt, ja mēs steigājam ar čekalu, tas ir bišķiņ tā grūtāk, jo to jāizvelk ārā ir, jāgriež otrādāk un jāskatās ir. Tas tā interesanti, bet varbūt to mēs varam izņemt ārā, to mēs apskatīsimies. Tad izņemam šādu te polsteri. Un tad mēs viņu varēsim ielikt iekšā no otra gala, un īstenībā vietas pietiek arī visai kakla siksniņai. Tas čeholu moments ir svarīgs bieži vien ne tik ejot uz torni, bet bieži vien, ja mēs neizmantojam čeholu tieši pārvadāšanā. Mašīnai ir suņi, ieroči vēl, varbūt tur kāds piebarošanas maisiņš, viss kaut kas tam līdzīgs, un tad ir ļoti svarīgi, ja gadījumā no krēsla nokrīt vai kaut tam līdzīgi, tas čehols vienmēr viņu pasargā. Tad īpaši pēc Rainera pieprasījuma. Tad es vienreiz piesējos vienu ražotāju Somijai, ka tādam cilvēka izmēra, latviešu cilvēku izmēram, ļoti iespējams, ka tās siksnes ir pa īsi. Un ja uzvēl kaut ziemas drēbi nedara, tad es speciāli priekš viņa paņemšu un izmēģināšu to siksni. Jā, kas ir ērti visām 3 punktu siksnām, vienmēr vajag atcerēties ļoti vienkārši principu. Piesprādzē, teiksim, kreiso pusi, piesprādzē augšu, un tad ļoti vienkārši un ātri, nesajūkot, bez drēbnieka priekšzināšanām. Tu mierīgi tiec galā, jā, respektīvi šādi te apakšu un augšu iesprādzē, un tad šitam tev vienkārši atliek šādi te. Ko es teicu? Te es vēl neesmu attaisījis līdz galam. Tev vēl ēst un ēst. Tā kā viss kārtībā derēs arī tādiem spēcīgiem medniekiem, gruntīgiem. Tie, kas viens pats var briedi izvilkt ārā, nevajag dalīties ar citiem. Liekam visas strīpā, skatāmies, kā tad mums viņas izskatās, un tas pats galvenais pēc tam gan uz mežu. Ņemam rokās, skatāmies, ar ko tad viņš tāds ir īpašs, varbūt atšķirīgs no citiem ražotājiem. Man liekas, ka visdārgākais šobrīd pieejamais monokulārs. 26. gada sākumā, pagājušo gadu viņas sāka ražot, tiešām gaumīgi nostrādāts un viss tā kā vajag. Fokusētājs mums ir liels plats gredzens, gan ar cimdiem var viņu paregulēt. Arī attālu mērītājs, kas ir iekļauts iekšā lēcā, kas ir ļoti forša lieta, jo tev nav priekšā ne cimdi, ne tur jakas piedurkne, ja tas ir izvietots augšā vai apakšā. Vēl viena laba lieta, ja jūs redzat kamerā, tad ir poga līnija. Mēs redzam, ka meņu poga ir izcelta augstāk. Tas nozīmē, ja mēs ņemam viņu cimdos, tad mēs vienmēr sajūtīsim meņu pogu, neapmaldīsimies. Ieslēgšanas poga ir citā
ģeometriskā figūrā aplī, un līdz ar to mums viņi nesajauks ar citām. Okulārs visiem ļoti liels, ekrāni visiem ir vienādi 2560 uz 2560, un tas man liekas arī šobrīd ir lielākā izšķirtspēja ekrāniem, ko izmanto. Vāciņš ir apgrieziens no vienas puses uz otru pusi, un šeit tad mēs liekam iekšā bateriju, šādu te. Un galvenais, kad ir vēl viena līdz komplektā. Mēs varam lādēt gan no ierīces pa taisno, šeit mums ir CT vadiņš, kur mēs arī, protams, arī video varam pārnest. Iespēja lādēt pašu akumulātoru uzreiz ar CT vadiņu. Kā baterija kalpos, to mēs pateiksim pēc testiem. Kreisajā rokā man ir 50. lēca, un mums ir 1280. sensors, un šeit mums ir 50. lēca, un mums tur ir 640. sensors. Patiesībā fokus atoms ir 50. Pats objektīvs mums ir krietni lielāks, 56. Šeit mums ir 35. lēca, 35 tas nozīmē arī fokus mums ir 35. Diametrā viņš būs kaut kur pie 4 centimetriem. Pašas termokameras diezgan svarā ir diezgan pamatīgas, jā. 610 grami, tā bija. 610 grami, jā, tā kā tāds cienīgs. Bet, pārsvarā visi produkti, kam ir lielie sensori, 50 tās lēcas, ap tiem 600 puskilogramu, viss atkarīgs no akumulātora, tā arī viņas sver. Dodamies uz mežu un testējam, kā tad mums viņi rāda dabā. Nu ko, esam atpakaļ. Jautājums tev ir vairāk par pogām. Kā tev pogas patika, kā pats korpus rokās, kā turējās? Tās pogas līdzīgi tā kā citiem, ļoti uztverams, ļoti saprotams. Kas ir tās mazais triks, ko es ievēroju pat ar cimdiem, redziet, meņu poga nedaudz izcelt no visām citām, un tu viņu uzreiz atrodi. Tās tādas sīkumi ir, bet īstenībā tur jāsaka, jāuzslavē tie inženieri, kas izdomāja tādas vienkārši risinājums. Lietas, jā, un kas darbojās. Bet tā pogas ļoti atsaucīgs, viss super, viss brīnišķīgi. Es gaidīju ļoti, kad nosēdīsies baterija. Nenosēdās līdz pašam galam, turēja pilnu. Visiem arī jaudīgākiem arī. Jā, mīnus tur 11 grādi bija un vējš bija, un tiešām ļoti labi, bet komplektā nāk 2 akumulātori. Varēja to akumulātoru atstāt vāciņā, ar visu vāciņu noņemt nost, ne? Jā, bet tad kā tev būtu vāciņš, ja tu pazaudēji viņu vai kaut kā? Nē, ja tas akumulators saudzēs kopā ar vāciņu. Jo te vienkārši iedomājies situāciju tādu, teiksim, mums sniegs tur lietus vai kaut kas sniegs šeit iekrīt iekšā tajās pavadiņās, ja? Jā. Un tās pavadiņas es tagad tā paķimerēju, un es redzu, ka viņas reizēm tā negribīgi iet apakaļ. Un tu taisi ciet, teiksim, ar visu aķīti izņem ārā. Tad viss ir super, tev vēl aķīts jāņem ārā un jāliek apakaļ. Teiksim, tādā naktī, ziemā, tumsā tornī, kad tev iespējams zvēri jau barojās pa lauku un tev klusām to vajag izdarīt, tad tas tā diezgan... Un otra vēl viena lieta, kas man patīk, man ļoti patīk lielie okulāri. Kā cilvēkam, kas, es nezinu, es kādreiz, kad sāku medīt, es vienkārši tornī, kā iegāju pēcpusdienā līdz pašam rītam sēdēju. Un tad tu visos tajos laikapstākļos vienkārši siltāk saģērbies tur. Kaitinošākais ir tas, ka tev tagad nāks tie zvēri, ja? Tev pie šāvieni, kad tu šāvi pie uz izelpu šādi, piemēram, ja? Šitien tu izelpu vispār nevar, tu elpot nevar, jo, piemēram, tev uzreiz kā tvaiks nāk ārā mitrums, tā noraso. Un tie visām termokamerām, kam tie mazie okulāriņi ir, tu vienkārši tur tīri mikrošķiedras drāniņi, tu centru iztīri, maliņas neiztīri. Tas ir, un šitien tas ir tā ir tāda. Viņiem arī lielais ekrāns iekšā, kas arī, kad tu skaties, zin kā, es arī, kad ņēmu videoklips laukā, likās, ka tas videoklips nav tik kvalitatīvs, kā tu redzi dzīvē. Pēc sajūtām likās, jo iekšā tev ir 2560 uz 2560. Jā, un sensors atkal ir, pieņemsim, mazākajiem ir 600 sensors, kas nozīmē, ka tev okulārā to tā bilde ir tāda, iznāk laukā datorā, tu redzi to 600 uz 600. Un tāpēc, nezinu, tā kā okulārs liekas, ka viņš padara to bildi pat foršāku. Viens liels mīnus priekš manis, man vismaz tā liekas, ir smags. Viņš reāli ir smags. Tā kā, ja tu visu dienu staigāsi apkārt, bicīts tev būs labs, pēc tam it kā laba ziņa, ja, bet... Bet smags, kurš? Visi viņi ir smagi. Visi smagi. Paņem reku 35 un paņem lielāko. Viņi visi vienādi ir. Acīm redzot, ja tev liels sensors, liels objektīvs, liels ekrāns, ietilpīs akumulātors, ērtas plašas pogas, tas aizņem vietu. Es jau gribēju minēt vēl to, ka īstenībā no vienas puses, ka viņš ir tāds smags, tā sajūta, tāda iekšēja rodas. Ja tas kā austiņām, ja? Jā, kad ir kaut kas kvalitātīvs. Austiņas smagāks, liekas, ka viņas ir labāks. Jā, tas pats. Lai interesantāks videoklips būtu jums un interesantāks iestrēm arī, taisam minēšanas spēli. Lai notiek. Uzmini termo. Skatāmies pirmo uzmini. Aiziet. 50 metri.
Guvs apgāzās, ja? Es aizgāju cilti. Jā. Bet situācija tāda 50 to lēcu 640 sensori sākotnējais palielinājums lielāks, tāpēc, ka tā ir tā pa labi apakšējā. Pa kreisi būs 1280, ja mēs redzam, ka tur pikseli vairāk ir. Un tad 640 ar 35, tad mums ir augšā. Jā, tā arī ir. Pirmais ir veiksmīgi. 200 metri. Parādu iepriekšējo, kur vajag uzminēt. Nē, viss vairs iepriekšējo nevar redzēt. Neskatīties, ja tieši nerāda. Nu labi, lai būtu pa kreisi. Augšējais ir 1280, pa kreisi 640 un pa labi ir 35 lēca. Tā arī ir, jā, taisnība. Jā, nu re. 3 reizes palielinājums visiem ir uzlikts. Ne, bet interesanti, kāpēc cilvēks pikeri. Kad tu pats nevar saprast, ko? Nu, tas ir tāds jautājums. Bet zini, kā trakākais būs, ja es tev pateikšu, ka ir nepareizi, ko tad? Abi divi noticēs, ja? Reku, tev ir 100 metri. Tā, augšējais centrālais ir 35. Jā. Tālāk, pa kreisi ir 50, 1640, pa labi ir 1280. Jā, otrādāk ir. Otrādāk, jā. Jā, pa labi ir Tas, ka 600. Mānies ir palielinājumi. Nu ko, klausies, 2 tikai nav uzminēti. Tu esi atpakaļ uz... Ierindā. Ierakstiet komentāros, cik daudz jūs uzminējāt no šiem 3 variantiem. Bet tikai godīgi. Lai viesturs labāk par sevi jūtas. Nu, jā. Nu, tad ejam augstums 50 metri un skatāmies, tad kā mums rāda viņi. Nē, nu, visi fantastiski. Visi fantastiski rāda, jā. Absolūti apbrīnojami. Un pasties 1000. Reku arī, pasties, cik labi tā māja aizmugurē arī kvalitatīvi ir uztaisīta. Tā ir tiešām tāds. Jā. Jā, un paskaties arī tuvajā fokusā, tu katru zāles stiebru redzi. Katru ēnu, kas ir no izburdētas sniega. Šie ir tiešām premium bildi un ļoti, ļoti patīkami lietot tādas termokameras un testēt un skatīties. Šī ir tiešām labi. Nu, teiksim, 50 metros arī tur skaidrs, tur 35 pilnīgi pietiek. Nekāda katrs detaļas redz tur. Cilvēku mamma izgrieztos pupus, visu var redzēt, jā. Beigās es ieliku, skaties pirmo, vai ne, kā izskatās. Un tad es ieliku, kad visiem ir vienāds palielinājums beigās. Ka visiem vienāds palielinājums. Lai gan īstenībā uz to 1000, it kā pēc tā kā tu esi pats teicis, ka tām kamerām, kuriem ir sākotnējais palielinājums lielāks, it kā liekas, ka labāka bildi ir. Bet šeit it kā 1000 uzliekot virsū šo vienādo palielinājumu, kā sākotnējais palielinājums ir 600. Man liekas, ka pat tas 1000 labāk rāda. 1000, jā? Jā, nu tā var būt. Nu, mēs jau to nezinām, kāda tie noslēpuma dati apstrādāt. Tas nav tik viennozīmīgs jautājums. Tur ir interesanti, tad divkāršīgs palielinājums bija tam 1000, jā? Un 640 bija četrkāršīgs, jā? Jā, reiz 2. Tā kā. Jā, tāpēc uzreiz ieslēdzot, liekas, ka ar 640 uzreiz labāk rāda. Tur tas pārdošanas triks ir. Arī varbūt, jā, lai tu pirkt. 50 metri siltums. Kurš mums ir 35. 35 ir augšējais, 1000 tas un 600. Jā, 35 vispār pat neizpeldi. Nu tā. Nu labi, tāpēc, ka 640 sensors tur ir. Nē, jautājums tev 50 metros. Ja tu gribi ietaupīt naudu, tad visi ir spēcīgi. Nu, droši vien, jā. Bet, nu, jā, jautājums, vai šajai sērijai piestāv ietaupīt naudu, jā. Tas ir kā tu nopērc tā kā laba automašīna, bet tur izvēlies basic aprīkojumu, jā. Nu tā. Tad augstums 100 metri. 100 metri. Jā, visiem ļoti labi redz ragus, ļoti labi redz atmosfēru, mākoņus redz tālumā, tuvumā, meža fonu labi redz, visi brīnišķīgi. Bet arī interesanti, ka tev tam lielajiem nevajag palielināt bildi, tā kā nevajag neko mainīt, jo tu redzi liels redzeslauks. Ar tiem senāk, kas ir 35. lēts un 650. tev ir jāmaina, tā kā, lai tu redzētu, kas notiek. Kas savā ziņā, ja tu brauc ar mašīnu un skaties. Tāda svarīga lieta, jā, un arī, ja tu tādā laukā sastindzis esi, un jāredz viss ir, jā, un nevar kustēties, ir tādi gadījumi, tad... Protams, ir priekšrocības. Nē, zin kā, tur jau patiesībā ir, teiksim, tam 1280
sensoram ir abas divas lietas. Tu vari redzēt tikpat plašu redzeslaukā 35 objektīvi. Jā. Jo 35 vienkārši vienmēr īsāka saucamā trubiņa, jo lielāk tu redzi platumā. Nu, tas tā kā līdzīgi paņem tur, nezinu, tur 50 cm garu trubu vai metrīgu, un metrīgai pie vienā diametra vienmēr būs šaurāks redzeslauks. Uz objektīviem tieši tas pats strādā. Un es ar to 1280, tu noķer abas divas lietas. Pirmkārt, tu noķer ļoti mežonīgi plašu redzeslauku, ko visdrīzāk piedāvā 35. Tā ir viena lieta, vai ne? Un otra lieta, protams, ka tu vari zoomot un dabūt arī lielu labu izšķirtspēju, kas ir visiem pieeisniekiem. Ja? Nu, tā kā. Tad viņš ir tāds universāls. Nu, tev ir 100 metros, jau, man liekas, īsti nav godīgi viņu skatīties, ka tā bilde tiešām nav. Jā, es domāju, šādas produktus testējot, mēs varbūt, kad salīdzināsim varbūt starp ražotājiem, tad vienkārši ir godīgāk, te jāsāk ir no 200-300 metriem uz augšu. Un tad tu sāc saprast, un tad tur arī citi absolūti kritēriji. Nu, bet pieņemsim, te 100 metros ar lielo, tad labāk redzes trofeju. Jā, nu, bet arī visiem pāriem tur ļoti redzes trofeju. Nu, tur nav, man tā likās, es domāju, paskatīsimies, kā 300 metri rāda, bet es domāju, ka pat uz 300 metriem tu pat nevarēsi pieņemt lēmumu, ko tev vajag vai ko tev nevajag. Nē, labi, ja tur ragus gribās izvērtēt, droši vien 35. lēts, tad atkritīs bišķiņi, bet tāpēc idejas, tu visu pilnībā saproti. Nu, vienāds tā kā palielinājums. Šeit tagad sākotnējs. Jā, sākotnējs palielinājums visiem ir vienāds. Jā, skatāmies redzeslauku. Nu, sanāk, tam 35. ir bišķi lielāks tas palielinājums, jo es nevaru dabūt tieši 8, man liekas 7 dabūt. Un te pieņemsim arī, kad pieņemsim iezūmojot arī redzi, kad izmetam 1000, tas sensors, ir spēcīgāks. To detalizētāk tā pildi. Lai gan reku pasties uz to termozvēru, tā kā uz zvēru, viņš tikai bišķi izplūdušāks ir, bet ragus toties tu labāk redzi. Tas tā arī interesanti. Visas absolūti ir brīnišķīgas un labas. Jā, redzi, tas jautājums ir, kāpēc viņam tāds grauds parādījās? Ir kā es ieslēdzu iekšā to, viņam ir kaut kāds smart kaut kāds tāda afstiņa, kas taisa to bildu uztais tādu asāku. Un arī trofeju daudz labāk redz ar viņu, ka tu noņem nost, viss ir tāds sasmērētāks. Un varbūt, es domāju, tāpēc, kad ir tas, tā feature ieslēgt, tāpēc tā ir. Jā, bet es domāju, ka tas drīzāk ir tā spēlēšanās ar jūtību. Tas es saku tāpatām, kā uzgriezt fotoaparātam visu galējo, tev troksnis ir pamatīgs. Arī, jā. Un tīcieši, ka tumsā taisa kaut kādas bildes. Tad. Un tev 200 metros, pasties 200 metros maksimālajā palielinājumā, 3,35 lēts jau bišķiņ jau tur sāk redzēt tādu. Jā, uztais, jā, bet tas ir cik viņiem bija maksimālais? 32, man liekas. Jā, tas ir ārprāts. Tad jautājums tev par 100 metriem. Jā, visas absolūti labas. Es tā domāju, skatoties uz tām bildēm, arī tāpatam, ko mēs testējām, es jau saprotu, ka 300 metros visas arī der. Bet interesanti paskatīties, kā mēs, redzēsim, jo caur ekrānu bildi bija labāka, bet interesanti, tīri tāda no sensora viedokļa, objektīva viedokļa, kā mēs redzēsim trofeju 300 metros. Nē, ka tev 200 metri. Pacieties vēl nedaudz. Jā. Visiem ragus redz. Te jāzūmo klāt ir, tāpēc, ka tas divkāršīgais palielinājums ir pa maz. Jā, tad 50 tie izceļās, bet tad 35-nieku. Arī, Jā, arī redz. Viss kārtībā. Un arī meža fons ir, asums ļoti dziļš ir. Un tās, gan meža fons, gan arī debesis, jā. Jā, bet zinīgais man par to 1000 sensoru, tas jautājums ir, vai viņš nav pa plašu. Redzeslauks? Jā. Kāpēc tev redzeslauks ir būt pa plašu? Es nezinu, tā kā baigi tālu tie zvēri. Piemēram, kad šitā saliek kopā un salīdz, viņi liekas baigi tālu tie zvēri. Nē, tu domā sākotnēs palielinājums? Jā, sākotnēs. Jā, varbūt, jā. Bet redziet, ka tur vēl viena lieta ir. Mēs testējam tagad uz distances tālumu. Un, teiksim, kad mums būtu jāiet ties krūmos un jāmeklē ruksis. Arī, tad vajag, jā, taisnība. Tur situācija būtu tāda vienkārši, tur, tev ar trīskāršīgo palielinājumu tev galva vienkārši arī griežās, tad neko nevar norientēties. Un tad liekas, ka visi koki nāk virsū un tādā veidā. Tā kā taisnība, jā. Arī tā kā, ja tev minēja, mašīna brauc, tad arī tev labāk, lai tev taisnība. Jā. Bet kur agi pieņemsim, pasties tam lieliem sensoram daudz smukāk ir. Tas ir likumsakarīgi tur. Vairāk pikseļu. Jā. Bet ar visiem redz. Visiem redz, jā. Un arī tie zvēri ir diezgan labi redzami. Un arī mammai pupus var redzēt. Interesants tas algoritms, ko dara. Viņš parāda pupus pazaudē. Viņš te lēkā tā. Kaitina tevi. Nē, viņš kā cenšas noķert un iezīmēt to. Bet 35, 600 arī 200 metri tu vari redzēt arī mazos plēsējus mierīgi. Te es uzliku vienādu visiem palielinājumu.
Ļoti līdzīgi tie 60 Jā. Tur tā, zin kā, es jau bišķiņ katram arī tam sensoram ir bišķi savu nokrāsu, es atklāju patiesībā, es bišķi mocos savā minēšanā, jo es redzēju, ka 35. ir nedaudz tāda siltāka nokrāsa. Jā, un galvenais nekas nav mainīts, visiem vienādi iestījumi. Tev ir siltums 200 metri. Arī, fantastiski bildi. Tur, zin kā, tur nav ko pateikt, tā kā. Tad ejam 300 metri augstums. 300 metri augstums. Jā, te man tas jautājums par tiem ragiem ir. Tas man interesē visvairāk. 300 metros, jā, bet, man likās, kad ar aci, kas skatījās, tad bija nedaudz savādāk. Bišķi labāk bildi likās. Es saku, man liekas, datorā uz 300 metriem tev ir bišķiņ švakāka viņa, bet, tiek lielāks palielinājums būs, un tad arī tu varēs redzēt. Nē, visiem redz. 35. ir švakāk, tā, ka tu nojaut, kad ir ar šitiem atkal pieņemsim tam 1000, redz, tu arī izliekumu redzēt arī kāds ir, piemēram, tu redzēji, ka augšā kaut kas sadalās tur, kad viņiem ir kaut kas, protams, tur nevar vērtēt, bet, Vairāk informācijas iegūst, jā. Bet arī, teiksim, tam 35-niekam ļoti labi turās zvēru formu piezumojot, kas ir tāda laba lieta. Nav tā, ka, teiksim, kas man interesē, teiksim, cik mēs tagad paskatījušies daudz ierīces ar 35 objektīviem, man tas kritērijs ir tāds, kad es skatos, uz pēno ruksi un lielo zoomu, vai viņam nepazūd kājas. Šitam man tās kājas turās vietā. Tas tā kā vajag, jā. Vismaz tas tā ļoti mulsinoši, nedomājies pat sunim. Kad skaties uz suni, pēkšņi viņš ir bez kājām, tad jautājums, tu redzi, kur viņš sākās. Tas nozīmē, ka tu redzi siltumu, kas patiesībā ir tukšums. Un arī 35. pasies arī, labs redz, jā. Tā kā. Jā, bet kas ir interesanti arī tagad tā skatoties, tas 640 sensors ļoti labi rāda. Tiešām ļoti labi rāda. Un aktīvi ir arī siltums. Jā, 35-nieks tā kā vairāk izplūst, bet kā aizsunim tu redzi, asti tu arī redzi. Ļoti labi, teiksim, ties 300 metros, to 1280 ļoti izceļās. Ļoti izceļās ar to detalizētību, teiksim, tīri uz to pašu objektu, jā. Arī var uzreiz redzēt, kas ir 640-nieks, jā. Tur, teiksim, sunim tās kājas tādas pufīgākas izskatās, tur ir tādas jau, vairāk atbilstošas dabai. Tā, bet, man tā liekas, ka testējot lielos sensors, lielos objektīvus, man tā liekas, ka mums jāmaina distanci. Tas gan, jā. Mums ir jāiet līdz puskilometru, bet, protams, kad no viena ražotāja tāda viena līnija nesanāk, tad vajag no dažādiem ražotājiem paņemt. Jaudīgākos. Jā, jaudīgākos un tad paskatīties. Ja te patiesībā, kas ir ļoti interesanti, vēl viena lieta varbūt arī jāmēģina kaut kādā veidā nofilmēt no tā paša okulāra vienkārši, kā strādā tā data apstrāde. Tā ir, jo, teiksim, pēc idejas, teiksim, daudziem ražotājiem ir tur viena tie paši ražotāji sensori, objektīvi ļoti līdzīgi pēc raksturlielam, bet tā data apstrāde ir tāda diezgan unikāla, interesanti. Bet tu datu apstrādi jau tu plus mīnus arī video klipā redzi, kā viņam tie pikselīši tur mainās un tā, tad varbūt drīzāk tas, ka kā tas okulārs ir izveidots. Varbūt tas, kā tas okulārs aizved tevi to aci līdz tam sensoram vai kaut kas tāds, displejam. Es uztaisīju vienu arī, kas ir nomainīju krāsu paleti, kad arī atcerieties to, kad vajag pamainīt krāsu paletes, gan asumus, gan kontrastus, gan spilgtumu, jo tev ir dabūjis kaut ko laukā, un šis ir pats jaudīgākais no viņiem. Un uzdies tas reāli tā kā naktinieks. Jā, nomainot. Likās tā kā kaut kāds tā kā melnbalta fotogrāfija, mākslas tāds foto kaut kāds, ne? 200 dabu ziemā. 200 metri. Un pēc arī 200 metros trofeja redzi, sliktītības palielināts. Jā. Pēc pārsteidzoši, ne? Un arī redzi nomainām 200 metros uz melno un ragus labāk redzi. Jā. Un kas arī ļoti svarīgi ir, tiešām tā mēdniekam mēģināt un spēlēties un saprast. Arī tāpat tam redzi, mums ir siena ruļi ļoti daudz ar aizmugurē. Ja mums būtu cits fons, ja būtu mežs, būtu aram zeme, ļoti daudz kas arī. Ja mēs no torņa būtu vēl, tad vēl citādāk būtu. Tā kā. Klausies, esam apskatījušies, kas ir kastē, esam apskatījušies pašas ierīces, izmēģinājuši, salīdzinājuši, safilmējuši un arī esam apskatījušies termobildes. Jautājums tev, kāds ir tavs verdikts, tavs viedoklis, kopsavilkums par viņām? Nē, man tā liekas, ja gribās nopirkt vienu no labākajiem monokulāriem tirgu, Notspix, viss te noteikti tāda ir.
Ja, pirmkārtām, kā ir nostrādāts pilnīgi viss korpus, sākot ar okulāru, dioptriju, izvēles pogām, objektīvu asumu, integrētais attālu mērītājs. Viss izskatās ļoti gaumīgi, piemēram. Tiešām ļoti, ļoti skaists arī tāpatām pārsteidzošs akumulators, kas turēja mums, nezinu, tur 4-5 stundas mēs viņu mocījām. Viņam ir 2 iekšā. 2 iekšā, jā. Otra lieta arī tāpatām. Visi komplektācijas aksesuāri, sākot ar somu, kakla siksteņu, visu pārējo. Tiešām premium ierīce ar superīgu attēlu. Ja var atļauties, es uzreiz ņemu 1280. Nekāda problēma. Ja tas ir vienkārši ļoti izdevušās, ļoti labs ierīces ir. Ja, man arī patīk, tikai tu pirms tam minēji, ka tas dizains ir svarīgs. Viņš tiešām, man liekas, tā ierīce viņa izstāsta tik eleganti, ka tu viņi tur ir rokās un tu pats priecīgs esi par to, ka tev viņi ir. Ne? Jā, jo tur, nav nekāda uzbāzīga uzraksta, kas man vienmēr nepatīk, kad ir kaut kas pa visu, ja, tur ļoti elegants nosaukums sērijas un paša modeļa nosaukums. Skaidrs, ka korpus ir materiāls, kāds tur bija rakstīts. Es pat godīgi nezinu, bet šeit tā kā āda. Tā kā izskatās, jā, bet tāds viņš, jā. Tiešām tā kā forši modeļi, jā. Bet reāli, te ir tas galvenais jautājums. Es gribu sev termokameru. Kuru man ņemt? Jautājums, kas ir tēmeklis? Ņemam, man ir 300 sensors un 50 lēca. Jā, tad tev ir jāņem noteikti visjaudīgākais. Bet ja naudiņas pietrūks, piemēram? Jā, tad jāņem 35. ir. Ok. Īstenībā arī, teiksim, ar to tēmekli, ar 384 sensoru, tāpat tās medības 200 metri var būt, ar šo var redzēt 300 metri ļoti labi un ja vēl attālu mērītājs nav tēmeklim, attālu mērītāji noteikti tumsā vajag, tad šeit ir, bet pati galvenā lieta, kad viņam komplektē ar visu, viņam ir čehols ļoti ērts, viņam ir kakla siksteņa ļoti ērta pārdomāta, viņam vēl papildus akumulators ir, akumulātoru var sadlādēt ar C-type arī, jebkurā dzīves situācijā powerbank paņemt līdzi, tā kā tur pilnīgi viss ir, tā kā ir. Bet pieņemsim, ja es tagad domāju, ņemt 600 sensoru vai 1000 sensoru. Es ņemtu 1000, jo tāpēc, ka tur, jāpiemaksā ir visi, kas ir vienmēr bijuši topa vislabākie produkti, viņi aktuāli ir 5 gadus kaut kur, ja, tā. Un es jau domāju, ka diezgan vai cilvēkiem tirgumu daudz lielāku izšķirtspēju atļaus tiem termāliem. Un viena lieta, kas ir, arī tāpatām notebooks ražotājiem, tu vienmēr vari pieslēgt klāt pie aplikācijas un atjaunināt viņu. Svarīgi man saprast ir, vai man ir tas lielais palielinājums vajadzīgs, vai man labāk man tas redzeslauks sanāk. Jo teorētiski, man liekas, ja uzliek tajā vienādajā palielinājumā, tā bilde ir ļoti, ļoti līdzīga. Jā, bet redzēt, tiem 1000 sensoram tu noķer abas 2 lietas. Arī taisnība, jā. Liela redzeslauka, ka tev jāiet meklēt, pa krūmēm jālien, jāskatās ir, tad tur viss ir iekļauts. Un arī tāpatām, kā skatās uz to pirkumu, ja gribās vienreiz ātri samaksāt un daudz neiztērēt un aizmirst, tā ir cita lieta, bet, teiksim, tādu var gandrīz ņemt, es nezinu, uz 2 gadiem kredītā arī, ja. Teiksim, tas tik tāda nopietna lietu, un tā kā tur ar viņu visu kārtībā. Atkal nonākam tajā pašā situācijā. Ja tev ir tāda situācija, tad tu vari darīt tā, bet ja tev ir tāda... Jā, nav jau, kā saka, vienāda risinājuma. Tas nav tur, es nezinu, kaut kāds, kā saka, futbola bumba un vārti, ja? Un tad tur arī kāds pats futbolists. Un tur jau arī aizies kādas... Ātras uzbrukumā vai tālvarēs. Jā, vai tev tādas kurpes, vai tādas cimtas, vai tādas bumbas. Jā, bet ja tu gribi atrast sev piemērotāko termokameru, tad sazinies. Viesturs izstāstīs arī pa visu fizikas pamatiem, kā viņas strādā, ja interesē. Bet tad varēs vienkārši pielāgot tev pareizo modeli, kas ir tieši piemērots tavai dzīves vajadzībām, stilam, medību platībām. Tā kā tā, jā. Un tad uz tikšanos nākamajos apskatos, un ar šiem mums vēl jāieskanās uz lielākām distancēm. Tas gan. Ja tev ir interese, zvani, raksti, sazinies ar mums, palīdzēsim un izstāstīsim arī knifiņus, varbūt ko līdz galam arī video klipā. Jā, tā kā tā. Attiecam.